Sveiki, skatītāji! Šoreiz mana auditorija būs Portugāles pilsētā Portu. Pilsēta, kura ir neaizmirstama. To nevar neiemīlēt, es teiktu. Bet šoreiz par nekustamo īpašumu. Manuprāt, par dažiem interesantākajiem aspektiem saistībā ar nekustamo īpašumu šajā burvīgajā pilsētā. Pārsteidzoši, bet tas, ko daudzi domā un uzskata esam par Portu pilsētu, patiesībā ir daudz plašāks reģions, jo arī man bija pārsteigums teikšu, kā ir Portu pilsēta patiesībā ļoti maza. Ir tikai apmēram 230 000 iedzīvotāji. Bet visa Portu aglomerācija ar vairākām pilsētām, vairākām municipalitātēm ir 1,7 miljoni. Un pašā Portu pilsētā, kā daudz uzskata, kurai tek cauri Doro upe, patiesībā tā ir tikai pilsētas mala, nevis vidus, jo otrā pusē upei jau ir pavisam cita pilsēta, Vila Nova de Gaia. Un arī man ievada video bija no citas pilsētas, bija no šīs te Vila Nova de Gaia. Un daudzas fotogrāfijas un video, kad tiek filmēta Portu pilsēta, ir izrādās pavisam no citas vietas. Bet, parasti jau tomēr ar Portu saprot šos te 1,7 miljonus, kas sastāv no vairākām pašvaldībām. Kā jau teicu, pa vidu ir upe, un upes abi krasti ir saistīti ar vairākiem tiltiem. Vairākiem patiešām ļoti nozīmīgiem tiltiem, no kuriem, piemēram, 1877. gadā uzbūvētais ir Gustava Eifeļa tilts. Daudzi arī uzskata vēl vienu citu tiltu par Eifeļu, bet patiesībā nē. Šis te otrs tilts ir Eifeļa skolnieka būvēts tilts. Un, skatoties, piemēram, šobrīd jūs redzat video, tad pa labi ir Portu, bet pa kreisi ir jau mans pieminētā Vila Nova de Gaia pilsēta. Un kāda atšķirība? Ir gan atšķirības ar pilsētām, tas tomēr ir pilnīgi atsevišķs pilsētas. Tā piemēram, Portu pilsētā jau no 23. gada vairāk nevar saņemt jaunas apartamentu īstermiņa izīrēšanas licences. Tātad nevar izīrēt ārvalstniekiem, pamatā jau ārvalstniekiem, turistiem, bet, piemēram, Vila Nova de Gaia, turpat pāri upei, to var izdarīt. Tātad tas ir tipiski piemērs, ja ir ierobežojumi vienā pilsētā, tad iespējams, ka otrā citā, turpat blakus pāri upei, šādi ierobežojumi nav, un tāda veida uzņēmējdarbību veikt tomēr var. Tilti, protams, ir ļoti nozīmīgi Portu pilsētas un vispār šī reģiona attīstībā, un tilts arī vēl šobrīd būvē un projektē pavisam nesen viens tika uzbūvēts pēdējais, un šobrīd tiek projektēts vēl viens. Tātad tilti, tas ir ļoti būtisks šajā reģionā stimuls, kas ļauj attīstīties veseliem pilsētu, pat jāsaka pilsētu reģioniem. Un Doro upe, protams, arī ir ļoti nozīmīga ekonomikas attīstībā, it īpaši, kā zināms, no Portu pilsētas, no šī reģiona, no Doro ielejas nāk portvīns, jo īsti portvīns nāk tikai no vīnogām, kas audzētas šajā Doro upes ielejā. Citur nekur iegūtās vīnogas nav derīgas portvīna ražošanai. Un portvīns ir ļoti vēsturisks, ļoti nozīmīgs, tas, protams, tiek eksportēts un arī uz vietas patērēts, un daudz turisti dodās starp citu ne uz Porto, bet uz Vila Nova de Gaia, kur ir galvenās vīna
noliktavas, ne pagrabi, daži pagrabi arī laikam ir, bet pamatā tās tomēr ir noliktavas un vīna degustēšanas vietas. Tātad turismā no turisma viedokļa šī pilsēta, ja, atkārtojos jau, tā vairs nav Porto, bet turpat blakus pāri upei vien ir, tā ir ļoti nozīmīga vieta. Interesanti vēl, ka Portugālē nav tik rasi pazīstamas, kā turpat blakus kaimiņos Spānijā, tā saucamo okupasu problēmas. Bet ilgtermiņa īres problēmas, jā, tās ir vēsturiski Portugālē bijušas ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgas, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc Porto pilsētā ir samērā daudz tādas pamestas, pat graustu statusā esošas mājas, un tur ir 3 iemesli. Viens ir šie garie īres līgumi, kur traucēja renovēt mājas, traucēja attīstīt un rīkoties īpašniekiem ar savām mājām. Tas ir viens. Otrs, šādas mājas bieži vien ir saņemtas mantojumā, un mantinieki ir ļoti daudz, un mantinieki nespēja vienoties. Bet trešais gadījums, trešais ir īpašs, ja tas ir bezmantinieka manta. Un Portugālē ir jāgaida 30 gadi, līdz tās mājas ir šobrīd priekšlikums šo termiņu saīsinās līdz 10 gadiem, un tāpēc šādas mājas var redzēt ar aizmūrētām ieejas durvīm, aiztaisītiem aizmūrētiem logiem pat. Iespējams, ka pat jumti jau sabrukuši un diezgan katastrofālā stāvoklī esošas mājas, ar kurām nekas netiek darīts. Tiek gaidīts, ka tās varēs pārņemt valsts un pēc tam pārdot izsolē. Runājot un pētot māju tehnisko stāvokli, it īpaši attiecībā uz fasādēm, Portugālē, un jo īpaši, protams, Porto, ir viens ļoti interesants piemērs ar Vodafone telekomunikāciju lielā uzņēmuma biroju māju, kuru savā laikā tā tika saukta par ikonisko un ļoti slavenu lielīti no dažādu arhitektu žurnālu un tam līdzīgi viedokļi, bet izrādījās, ka šī Vodafone biroju māja ir ļoti skaista, atgādina tādu domu, tur bija gliemežvāku, lai atgādinātu, vai jūras putas, kā kurš to skaidro, ļoti skaista māja, bet man pārsteigums pat vairākos ceļvežos ir aicinājumi iet šo māju apskatīt kā arhitektūras šedevru. Man, zinat, sanāca nejauši aiziet, es speciāli negāju, es gāju uz okeānu un pa ceļam ieraudzīju tādu, piedodiet, tādu diezgan noplukušu, netīru fasādi esošu māju. Jā, un tad atpazinu un izrādās, tā ir slavenā Vodafone māja. Kas tur notika? Tur mājas īpašnieks nespēja vienoties ar nomnieku par to, kuram ir jākopj jātīra fasādi. Tā māja šobrīd izskatās nožēlojama. Vodafone ir prom no tās mājas, viņi lauza īres nomas līgumu un ir prom no turienes. Māja šobrīd izskatās vienkārši nožēlojama. Tātad ikoniskā, slavenā Vodafone māja šobrīd ir nožēlojama stāvoklī. Kāpēc? Tāpēc, ka nav sakopta fasāde. Iespējams, ka tas ir diezgan liels izmaksas, un mājas īpašnieks laikam gribēja, lai to dara nomnieks gribēja, lai to dara mājas īpašnieks, un tā arī nevienojās. Ja nevienojās, tad patiešām Vodafone ir no turienes projām. Kā jau teicu, Vodafone māju man izdevās atrast samērā nejauši, dodoties uz okeānu. Protams, Porto pilsēta ir pie okeāna. Dārgie īpašumi, tādi patiešām ekskluzīvi, skaisti dārgi īpašumi, lielā mērā ir meklējami tieši kaut kur okeāna piekrastē. Vēl arī jāatzīmē, ka tā ir surferu ļoti iecienīta vieta, okeāna tuvums, ja? Un īpašumu cenas tur var sasniegt arī 6, 7, 8 tūkstoši eiro par kvadrātmetru. Apmeklējot okeāna piekrasti, jāsaka, ka manā gadījumā jau bija sezonas noslēgums, jau rudenīgs laiks. Protams, surferi okeānā bija diezgan daudz, bet kopumā jau sezona bija beigusies. Bet varētu uzdot jautājumu, kur tad varētu atrast visvairāk turistus, jeb nedaudz savādāk pārfrazējot, kurā vietā Porto pilsētā ir visgarākā rinda. Lietus vai saule, vienalga, pilnīgi noteikti visgarākā rinda ir, lai iekļūtu grāmatnicā Livraria Lello.
Nu, un šī grāmatnīca, kas jau sen 1906. gadā tika uzbūvēta francūzis, vēlāk pārdeva, un tāpēc sauc divos vārdos Librairie Leļo vai Librairie Chardon. Chardon tas ir tas senais franču vārds. Un kāpēc? Gara rinda. Grāmatnīca patiešām ļoti skaista, ļoti skaista, bet slavena tā kļuva tad, kad 90. gadu sākumā tur dzīvoja Joanna Rowlinga. Un it kā, es uzsveru, it kā, viņa tur esot guvusi iedvesmu Harry Potter grāmatu rakstīšanai. Bet nevis ir, bet esot. Viņa jau tā īsti nav atzinusi, vai viņi nav vienojušies ar tiem grāmatnīcas īpašniekiem, bet viņa īsti atzinusi nav, ka tā iedvesma tieši tur ir nākusi. Bet tas gan ir fakts, ka Joanna Rowling 90. gadu sākumā Porto pilsētā patiešām dzīvoja, un kā angļu valodas skolotāja. Un, šobrīd tas ir vienreizējs bizness, protams, nevarēja atturēties, es parēķināju, tātad biļeti maksā šobrīd 8, kādreiz sākumā maksāja 1 eiro, tad 3, tad 5, jau 8 eiro, turklāt jāpiesakas iepriekš, nevar tā vienkārši aiziet iestāties rindā, ir nepieciešams iepriekš pieteikties uz noteiktu laiku internetā, nopirkt biļeti, un tad var šai rindā stāvēt. Un pēc viņu datiem dienā grāmatnīca apmeklēja 4500 cilvēku, tas nozīmē mēnesī apmēram 1 miljons tiek samaksāts tikai ieejas biļetēs. Labā ziņa gan ir tā, ka šo 8 eiro biļeti var izmantot grāmatas pirkumam, ko es arī darīju, vismaz nopirku grāmatas, lai tie 8 eiro neiet galīgi zudumā. Un iekšā Rowlings grāmatas patiesībā ļoti maz, es tikai vienā vietā stūrītī atradu grāmatas no visas pasaules, pamatā portugāļu un angļu valodā. Izvēle samērā liela, es teiktu, lielākoties visi slavenie autori tur būs arī sastopami. Protams, grāmatnīcas dizains patiešām ļoti skaists. Tiesa gan jāsaka, tad, kad Joanna Rowlinga tur uzturējās, tad viņa tur esot sēdējusi, iedzērus kafiju, un tā vidi ir bijusi mierīga. Šobrīd tur nekā mierīga nav. Šobrīd ir vienkārši turistu gūzma, un kuri visi fotografējās, iespējams daudz nemaz vispār tām grāmatām nepievērš uzmanību, tāda ļoti īpatnēja vieta, kā jau daudz, kur turisti spēj iznīcināt ļoti labas vēsturiskas vietas. Vēl viena vieta, kur gan ne turisti, bet vietējā pulcējās patiešām lielā skaitā, ir futbola stadions. Un mēdz teikt, ka portugāļiem ir 3 F. Pirmais futbols, otrais Fatima un trešais Fiel amigo, jeb uzticams draugs. Šie 3 F patiešām ir ļoti, ļoti svarīgi, jebkuru portugāļu dzīvē. Un Porto pilsētā futbola stadions, tā ir tāda dižošanās ar savu klubu, ar futbola muzeju, ko es, protams, arī apmeklēju ar visām balvām un ļoti, ļoti krāšņi un ļoti tādu lepnumu par saviem sporta vispār, bet, pamatā, protams, futbola sasniegumiem. Vēl par interesantām būvēm runājot, protams, ir daudz. Tāpat ir Rātsnams, katedrāle, jau mans pieminētās portvīnu noliktavas, biržas māju, tornis Klērigūš. Tie ir tādi vispār zināmi, slaveni turismu objekti, uz kuriem, protams, jebkurš var doties. Bet es varbūt uzsvērtu vienu citu interesantu arī būvi. Tā ir šaurākā māja Portugālē, kas ir māja starp 2 klosteriem. Leģenda, atkal jau leģenda, vēsta to, ka klosteri nevarēja būt tieši ar brandmūriem salikt kopā. Par to īsti neviens nav pārliecināts, paliksim pie tā, ka tā bija, bet iespējams, ka tā ir tikai leģenda, un tādējādi izveidojas apmēram 1 metru plata josla, plats, varētu pat teikt zemesgabals, starp šiem 2 klosteriem. Un tur pa vidu tika uzbūvēta patiešām ļoti šaura būve, kurā vēl pavisam nesen pat dzīvoja arī iedzīvotāji,
ar baznīcu, protams, saistīti, bet tagad gan tas vairāk tas ir muzejs, tas ir tikai apmeklētājiem, turklāt vēl šobrīd viņi vairs nav pat nemaz tik šauri, tur laikam ir izlaustas kaut kādas sienas un nav tā, ka tā būtu pilnīgi atsevišķa māja šobrīd. Bet, interesants objekts, patiešām šaurākā māja Porto pilsētā. Savukārt, šī viena baznīca Igreja de Carmo ir tāds klasisks piemērs, kur var redzēt slavenās portugāļu flīzes. Zilā krāsā, no turienes nāk arī nosaukums azuležu, azul ir zils, tātad flīzes ir ļoti, ļoti šo reģionu apliecinošs materiāls, un, flīzēm, protams, ir arī praktiska nozīme, jo flīzes aizsargā no mitruma. Kā jau mēs redzējām Vodafone mājas gadījumā, tieši mitrums ir tas, kas bojā fasādes. Iespējams, ka tehnoloģiski tur arī bija pieļauta kļūda, ka to fasādi, jo tas ir betons. To vajadzēja iespējams noklāt ar baltām flīzēm. Viss būtu ļoti skaisti. Viss Vodafone vēl ir tagad dzīvot laimīgi šajā no arhitektūras viedokļa, domāju, lieliskajā mājā. Bet flīzes, jā, tas patiešām ir Porto pilsētas simbols. Ļoti daudz mājas ir klātas ar flīzēm, kaut vai tikai kādi elementi, un flīžu dažādība ir vienkārši anormāla, manuprāt. Tas, protams, arī tiek izmantots kā turismu simbols visodos. Suvenīru veikalos var flīzes nopirkt visi dažādāko veidu, bet mājas patiešām ir ļoti, ļoti daudz klātas ar flīzēm, un, kas ir interesanti, ir arī nodibināta, un no 2010. gada ir publiski tā saucamā Banco de Materias, jeb būvmateriālu banka, kur pamatmateriāls ir flīzes, bet tāpat arī ielu nosaukumi, ielu numuri, bet pamatmateriāls ir flīzes, šobrīd viņi saka, viņiem vairāk nekā 27,000 flīzes ir uzkrātas, un tā ir publiski, var jebkurš ieiet apskatīties šo flīžu dažādību, un ne tikai apskatīties, bet arī saņemt no turienes. Un no 2010. gada, saskaņā ar viņu datiem, viņi ir iedevuši, lai atjaunot fasādes 14,000 flīzes. Ar to ir 275 mājas atjaunots, kā arī dots tehniskais atbalsts, vai palīdzība 1300 būvēm. Un gadījumā, ja nepieciešamā flīzi nevar pie viņiem atrast, tad viņi palīdz izgatavot reprodukciju. Tas ļoti labi apliecina, kā viņi rūpējās par vēsturisko mantojumu. Tiesa gan, es arī pastaigāju, tā pa nomalēm, man izdevās atrast arī diezgan daudz tomēr flīzes samērā sliktā stāvoklī, kā arī būvs, kuras nav arhitektūras pieminekļi, ar visām flīzēm tiek jauktas nost. Un tad tieši no turienes tās flīzes tiek demontētas un nestas uz šo muzeju. Vēl kāda interesanta māja, kur saskarās vēsture ar mūsdienām, ir McDonald's restorāns, kas ir atvērts no 1995. gada un skaitās viens no skaistākajiem McDonald's restorāniem pasaulē. Vai daži pat saka, visskaistākais Eiropā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir senās 1936. gada kafejnīcas Imperiāla vietā, saglabājot visu vēsturisko interjeru. Un patiešām arī ejot iekšā ir daudz moderns, kā jau McDonald's restorānā. Šeit ir tā vieta, kur patiešām varētu lietot vārdu restorāns. Bet viss pārējais, protams, ir mūsdienīgs, bet ir saglabāts vecās kafejnīcas Imperiāla interjers. Vēl ir interesanti, ka izejot savukārt no kafejnīcas ārā, kafejnīcas šis senais vēsturiskais simbols ir ērglis, un turpat ārā ir sastopams arī dzīves ērglis. Varētu uzdot jautājumu, kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka šo ērgli patiešām tur un arī palaiž lidot, tad, ja tur īpaši daudz sarodās kajas un baloži. Tā kā šis ērglis nav tikai tā, lai pievilinātu turistus kā kafejnīcas simbols, bet arī praktiski nozīme, lai atbaidītu kajas un baložus.
Runājot par nekustamo īpašumu cenām, tātad, aptuveni Porto centrā cena būs ap 3500 eiro par kvadrātmetru, ārpus centrā 2500 eiro par kvadrātmetru, un samērā daudzi, piemēram, jaunās ģimenes vai varbūt, kur nav tik ļoti labi materiāli situēti, pērk un patiešām skatās dzīvokļus ārpus Porto, bet atcerieties, ko es teicu sākumā, ka Porto pilsēta ir tikai viena daļa, viena pat neliela daļa no visas Porto aglomerācijas, kas kopumā ir 1,7 miljoni. Un samērā daudz dzīvo it kā citā pašvaldībā, bet turpat tai pašā Porto tūmā. Un turpat netālu citās pašvaldībās man sanāca satikt ļoti interesanti vienu, teiksim tā jauno ģimeni ar 3 bērniem, un šobrīd viņu dzīvokļa cena ir 2100 eiro, tas ir apmēram pusstundas braucienā no centra, 2100 eiro par kvadrātmetru, un viņi meklē māju. Tātad viņu dzīvoklis šobrīd maksā aptuveni 230 000, un viņi meklē māju, tātad māja ar kaut kur apmēram pusstundas, varbūt pat mazliet mazāk 20 minūšu, bez sastrēgumiem brauciena attālumā no centra. Tas, ko viņi skatās, 350–400 000 eiro par māju, lielākoties 350 000 viņiem tas, ko viņi var dabūt, ir rindu mājas, viņi tā kā meklē, ka kaut ko mazliet dārgāk varētu, lai tomēr atsevišķu māju dabūt. Tāds ir tas aptuvenais cenu diapazons, protams, pie okeāna vai kaut kādās īpaši ekskluzīvās, dārgās vietās ir 6, 7, 8 000 par kvadrātmetru, bet tad, ja tas ir kaut kas ļoti īpašs un tāds dārgāks, ekskluzīvāks ar skatu uz okeānu varbūt vai tam līdzīgi. Ar to arī noslēdzu šo video. Es ceru, ka arī jums radās interese par šo fantastisko pilsētu Porto. Visu labo, tiekamies!